Mans vārds ir Lauris Ļupka, esmu Sijā Lūsēni valdes priekšsēdētājs. Sijā Lūsēni ir ģimenes uzņēmums, kuru 95. gadā dibināja mans tēvs Andris. Līdz ar to visi lielie sasniegumi ir viņa nopelns. Līdz 2008. gada ekonomiskajai krīzei studēju universitātē būvinženieros un rakstot maģistra darbu sapratu, ka studijām tomēr ir jāmet miers un jāmetās palīgā tēva tolaik vadītājiem uzņēmumam, kuram salīdzinoši smagi klājās. Sapratu, ka var būt noderīgs, ka nedrīkst tāpat vien stāvēt malā. Un kopš tā brīža uzņēmumā mana galvenā rūpele ir bijusi un joprojām ir produkcijas realizācija. Sijā Lūsēni pamatnodarbošanās ir kokapstrāde, ražojam līmētā koka produkciju, kokskaidu granulas, briketes. Viss līmētais materiāls mums tiek eksportēts uz Eiropas un Skandināvijas valstīm. Toties granulas un briketes paliek vietējā tirgu. Bez kokapstrādes nodarbojamies mēs arī ar mežstrādi un arī ar lauksaimniecību, apsaimniekojot teju 1300 hektārus. Tēvs sāka reāli no nulles. Bija tikai motorzāģis, mocis, ar ko braukt uz mežu. Un pāri visam smags darbs, neatlaidība un mērķtiecība. Esam izauguši par patiesi jaudīgu, progresīvu un izaugsmi tendētu uzņēmumu. Un savu atpazīstamību, klientu uzticamību esam iemantojuši ne tikai vietējā, bet arī Eiropas valstu tirgu. Vislielāko prieku sagādā gandarījums par paveikto un apziņa par to, ka spējam nodrošināt ieguldījumu reģiona attīstībā.